pārliecība par to, kāda ir sākuma sastāvā, lai nevienam nekas nejūk. Un pirmais uzbrukums basketbola klubam Ventspils. Kristaps Janičēnoks atklāja rezultātu 2-0 basketbola klubu Ventspils labā. Redzēsim, vai spēles laikā izdosies noturēt. Gal galā jāspēlē 40 minūtes. Andrej Gražuļa tālmetiens ir precīzs un tagad gan. Tauels. Dodās viņš caurgājienā. Žants Pēners pagaidām tiek kājās viņam līdz. Hakansons no metriem 8. Precīzi. 2 no 10 ir precīzi tikai šodien VFRI komandai no tālās distances. Jānis Bērziņš vēlreiz izmēģina savu roku un beidzot ir precīzi 3. Jelgavas komandā, protams. Valmierā arī viņš bija, bet tur nebija tik izteikts līderis, bet Jelgava pagājušo sezonu neapšaubāmi. Bloķēts metiens aizsardzībā Nēnke Vilams. Sanāk sekt spēlētājus garāku augumu, jo viņš pats nav tas garākais basketbolists, bet šoreiz pretī ir jāsats nedaudz īsāks spēlētājs. Cīņa atsākusies. Hakansons atgriezies laukumā. Un, protams, kā jau ierast notikuma epicentrā viņš. Krūzs saņem bumbu. Dodās caurgājienā sarežģīts pusāķu metiens, bet tas ir precīzs. Redz pēdējie 5 fināli VF pret Ventspili. Tur nav jābūt īpaši apdāvinātam, lai saprastu, ka šis ir lielais LBL derbijs. 3 minūtes 17 sekundes. Mičel, pietiekami sarežģīts. Tālās distances, bet Rubio labi pacīnās pret Lakšo bumbu uzbrukumā. Viņam 7. šajā mačā Strēlnieks no tālās distances. Precīzi VFam. Gribētos kādam. Paliek baili, kad tev skrien virsū pilnā ātrumā Andrejs Šeļakovs. Bloķēts metiens aizsardzībā Mārtiņa Meijera. Tas nogalināja Ojārs Siliņa komandas biedrs Itālijā. Reģio Emīlija klubā, bet šeit Mičels caurgājienā. Labi Gražulis nosedis Jakovičs, neļauj viņam saņemt piespēli, bet tur saspēles vadītāja pozīcijā Mārtiņš Meijers. Meijers pēc labas māņu kustības izlito cauri grozā apakšai. Šeit, manuprāt, bija noteikuma pārkāpums pret Janičēnoku. Tieši tā seko Svilpe. Pats uzbruk grozam, nav precīzs viņa metiens un VFam iespēja vai nu izlīdzināt rezultātu, vai izvirzīties jau pat vadībā. Krūzs līdz grozā apakšai. Un neizšķirts uz tālu 55. Jau Pits to saņēmis savās rokās. Pikenrols augšā, Pits pret Rubio, metiens pēc soļa atpakaļ. Precīzi. Viņš tiek nomainīts un laukumā ir atgriezies Šeļakovs, Mārtiņš Meijers zem groza pilnīgi brīvs. Un arī šobrīd Janičēnoks pret Strēlnieku. Stūrī Mičels, viņa tālmetiens precīzs. Ceturdaļā tālu no groza ir Strēlnieks. Labi ierauga Bērziņu, kurš raujās zem groza. Rubio piespēlu. Krūzs dodās caurgājienā, sarežģīta situācija Krūzam. Pēdējās sekundes Jakovičs tālmetiens precīzi. Ritms prasīja, ka nebūtu jāmet, bet šķelēs Mičels pret Meijeru. Vēlreiz bloķēts metiens aizsardzībā. Janičēnokam tālmetiens nav precīzi. Bumba pie... Tomēr minūtes pārtraukumu paņēmis basketbola klubs Ventspils, un tas viņiem ir 2. minūtes pārtraukums. Treneris Muižnieks ir veiksmīgi uzzīmējis kombināciju. Mičels pret Hakansonu izmanto Šeļakovu bloku. Mičels met tālmetienu, un tas ir precīzi. Vēlreiz Mičels pret Rubio. Ko darīs Mičels? Iespējas ir vairāks, tomēr piespēlē Gražulim, un Gražulis ir precīzi no tālās distances. Atstās laukumā McDowellu, kuram būs jāpārkāpj noteikumi. Un šeit pārtver bumbu Hakansons. 3 sekundes palikušas piespēle Marekam Meijerim. Viņa pustālais metiens nav precīzs. Uzvarīs cīņa basketbola klubs Ventspils. Var priecāties Ventspils fani.